Sāksim ar visuma zeltu, laidīsim caur sevi, skatīsimies, kāda procesi notiek. Laidīsim šo visuma zeltu pa savu kanālu uz zemes centru, līdz brīdim, kad savienosies jūsu zemes, šī zelta enerģija ar zemes zelta enerģiju. Jo zemes zelta enerģija ir pilnīgi cita enerģētika, viņa ir pilnīgi citādāka gan pēc vibrācijām, gan pēc krāsas. Un tad redzēsiet, kāds process, kad viņi savienojās, un tad tas, kas nāks jums augšā pa jūsu kanālu, sajutīsiet, kādas ir šīs izmaiņas. Šādā veidā, kad tev enerģija iet, visuma zelts iet vienlaicīgi pa tavu fizisko, pa taviem astrālajiem uz leju un zemes zelts uz augšu, tas ir fantastisks process, ka tu savu kanālu, arī naudas kanālu, zelta enerģija, tas ir nauda, jā, arī. Tātad, kā tu aktivizē, tas tāds ļoti spēcīgs un ļoti interesants process arī, jo vairāk ar viņu strādā, jo arī kanāls aktivizējās. Jo kanāls jūsējais naudas ir aktīvāks, jo tās naudiņas ir arvien vairāk, protams. Bet arī ir jāsaprot to, ka apgūstot mācības, viņi nebūs jau tā, ka jūs tagad pavicināsiet ar roku un jūs tagad būs uzreiz viss notiksies. Tā, ka, tas ir darbs, tas ir ļoti nopietns darbs ar sevi. Tā, kas mums tālāk ir? Tā. Dvēseles mērķis, ja, trešais. Tas jau ir no tēmas, kas arī principā, ja jūs gribat dzīvē kaut ko sasniegt, jūs, protams, varat iet un darīt tāpat vienkārši, bet jūs varat arī palīdzēt tam, ko jūs gribat. Jūs varat iedot enerģiju, jūs varat iedot spēku, jā, tai idejai, tai domai, ko jūs gribat realizēt. Ko nozīmē dvēseles mērķis un kāpēc viņš ir jāsaprot? Jo ne jau visiem būs nauda kā dvēseles mērķis. Šeit ir bišķiņ tāda cita nianse jāsaprot. Kā jūs ikdienā noteikti esat saskārušies ar tādu situāciju, ka, labi, jūs kaut ko gribat darīt. Jūs esat izdomājis, ka jūs gribat realizēt kādu konkrētu procesu, kaut kādu projektu. Un jūs pat ir tā laime, ka jūs pat esat apguvis kaut kādu tehniku fantastisku, kā to procesu veikt. Un jūs pat darat visu, un viss it kā jūs pēc tā pareizi visu veidojat. Un it kā viss sāk veidoties, bet tad pienāk brīdis, kad pēkšņi sāk kaut kas, iet šķērsām. It kā iemesla nav, it kā tu dari pareizi, bet, un pat nevar saprast, kas liek šos te blokus, kas notiek. Un izrādās, ka ļoti daudzās situācijās dvēsele, jūsu pašu dvēseli sāk jums pašiem traucēt. Kāpēc? Krieviski tas saucās samosabotāžu, kad dvēseli sāk traucēt. Un kāpēc viņa sāk traucēt? Tāpēc, ka cilvēks, jūs visi zinat, ka realizējās tās lietas, kur jums ir sirds iekšā. Tas darbs, kas jums patīk, jums viņš padodas labāk, jums arī ienākumi par to ir labāk. Ja? Tātad dvēsele palīdz to veidot. Jums ir labi, jūs mīlat to, ko darat, un jums viss ir saskaņā. Un tagad, ja cilvēks ir, piemēram, izdomājis, ka viņš grib sakārtot naudas lietas, dvēselē tas galīgi negribās. Dvēselē ir cits princips, cita vēlme. Dvēsele grib varbūt mīlestību sakārtot. Dvēsele varbūt grib, es nezinu, ko ceļojumos pa pasauli doties. Cilvēks, ko dara? Kārto naudas jautājums. Man tas neinteresē. Un tad ir tā, ka dvēsele sāk sev traucēt, dvēsele ir nelaimīga. Viņai tas cilvēks, viņas saimnieks liek darīt to, kas viņai nepatīk. Kā var noteikt? Tas ir tāda metode, jo tas ir, to arī apgūsim šajā te dienā, jo tas arī ir fantastisks veids, kā to izdarīt. Jo, teiksim, arī no prakses un pieredzes, sievietes, arī karjera, mīlestība. Kā lai zina, abas svarīgas.
Un abas sāp, un parasti, nu, ja vīriešiem ir, nu, teiksim, vīriešiem ir nauda, arī karjera biedri, arī ir, nu, šīs ir tādas top lietas attiecības, un nauda vai karjera, kur bišķi mainās. Un tad viņi izdomā, nu jā, nu, ja man būs nauda, ja arī sievietes, vienalga nav svarīgi, kas vai vīrietis vai sieviete, viņi izdomā, nu jā, ja man būs nauda, tad es varēšu sevi sakopt, tad es varēšu visu kaut kur iet, un tātad, tad jau arī atnāks mīlestība, un sāk strādāt uz to, lai sakārtot naudu. Dvēseli tā nedomā. Un rezultātā nekas nesanāk. Nu, tātad to mēs apgūsim. Nu, un ja mēs to arī, kā to darīt, un tad tajā arī pateikšu, kā atrast šo dvēseles mērķi, jo tas nav tā vienkārši izdarāms, tas ir bišķiņ jāpastrādā ar sevi, jāsaprot sevi, tāpēc, ka reizēm ir ļoti, ļoti grūti, tas prāts iejaucās. Bet arī to tātad dvēseles mērķi, to mēs apgūsim, kas mums ir. Tā, nu jā, šeit ir iezemēšanās meditācija, iesim atkal jau tālāk. Tad kas mums te vēl ir tā. 3. dienā, es nezinu, man 4. dienu prasījās, es nezinu, bet nu labi. Ja varbūt kaut ko izdomās, nu mēģināsim. Tātad te ir tā. 3. dienā ir 10 zemapziņas programmas. Kas tās tādas ir? Nu, tad, kad cilvēki grib sakārtot attiecības ar naudu, tad reizēm ir tā, ka viņi grib ķerties uzreiz pie Lakšmī, bet principā, nu, es iesaku vispirms pastrādāt ar to, lai sakārtotu nedaudz citu savu jomu. Jo, redziet, nu, arī ir, nu, joga arī par to ir nedaudz vairāk ir strādājuši un ievākusi informāciju un arī zina, kā darīt. Un izrādās, ka ir 10 zemapziņas programmas, kuras strādā, lai naudas nebūtu, lai cilvēks būtu nabadzīgs, nelaimīgs, bēdīgs. 10 zemapziņas programmas. Un šīs 10 zemapziņas programmas, kuras pārnāk, viņas veido arī šī dzīvē, jā, bet viņas arī pārnāk no iepriekšējām dzīvēm, tieši tāpat kā karma. Nevar ignorēt karmu. Karma, tad, kad jums saka, ka virs karmas var pacelties, nu, tas ir ilūzijas. Ir cilvēki, kas to var izdarīt, bet tie ļoti maz salīdzinoši. Karma ir mācība. Un no karmu ignorējot, tu vari pacelties, bet tev ir apkārt ģimene. Tātad tu visu to, ko tu gribi neredzēt, tas viss aizies uz viņiem. Viņi jutīs to skarbāk. Karma ir mācība. Tas nav sots, tas ir vienkārši jāsaprot. Un katrs cilvēks ir atnācis uz zemes, lai atstrādātu savu karmu. Un naudas mācība, naudas karma ir viena no vissmagākajām karmām. Nu, lūk, tātad, kas ir šīs 10 zemapziņas programmas? Šīs 10 zemapziņas programmas kūrē fantastiska dievība. Un viņa ir tik māja, viņa ir tik skaista. Viņa ir tāda, kas viņa pienāks tev klāt, māja. Viņa pielīdīs pie durvīm, kur vīrs ar sievu stāsta. Zini, man šodien galīgi neiet, mums tā nauda galīgi nesanāk, mēs to māju nevarēsim pabeigt. Un šī dievība dzird, un viņa klausās, mums nav naudas, labi mīļie, viņas nebūs vēl vairāk, es visu to izdarīšu. Viņa ir tāda maiga, viņa ieklausās visās jūsu domās. Ja jūs domāsiet, atkal tikko jaunu naudu saņēmu, un jau viņas nav, nu labi, bet tev taču kaut kas ir, tu gribi, lai tev vispār nav, un viņa izdarīs tā, lai tev tiešām nebūtu nav. Šī dievība ir tā sauktā Daridrija, nabadzības dievība. Un viņa staigā, un viņa ir viltība, ļoti maiga. Tāpēc domājiet, ko jūs domājat, lai Daridrija jūs nesadzird. Tāpēc, ka viņa realizē tieši to, un dzīvē kā tas ir. Tās ir pavisam elementārās situācijas. Tātad šīs 10 zemapziņas programmas, mēs izskriesim viņām cauri, un es iedošu jums biģes, ar kurām jūs varat strādāt arī, lai mazinātu šīs Daridrijas sekas.
Pēc tam gan viņi ir jāsavieno ar zemapziņu, jo, bet tas jau ir dziļāks darbs, to tik tādā veidā nevar, jo jebkura no šīm te 10 programmām ir jāsavieno ar zemapziņas daļu un jāpārprogrammē. Bet mazināt viņas ietekmi var šos 50% ar jogas metodēm, ar šīm vidžām. Vidža, tas ir spēks, tas ir kā bultas uzgals, ja. Nu, lūk, kādas tās programmas? Nu, piemēram, piedzimšana nabadzīgā ģimenē. Nepareizi uzskat par naudu, bailes kļūt nabagam un bagātam, jā, zemes pašnovērtējums, nu, tur ir viss tas, kas ir dzīvē, jā, un viņas strādā, un kā viņas darbojās. Protams, tad, kad tas bērniņš piedzimst, viņam tās arī karmiskās programmas, arī karma nestrādā. Karma sāka darboties, un šīs programmas tagad ir kaut kāda līdzīga situācija, kas ir līdzīgi. Tas ir tagad uzkāp uz mīnus, un viņi sāk darboties programmā. Un programmas strādā perfekti. Diemžēl zemapziņas programmas ir visperfektākās, viss tādas precīzākās. Un ja tev ir šī programma, viņa realizēs pa 100%. Tāda tēma ļoti, ļoti svarīga, ļoti būtiska, un tad ir, teiksim, es iesaku labāk sākt ar daridriju tā kārtīgi pastrādāt. Ja? Un pēc tam ar Lakšmi, jo tad, kad trauks ir iztīrīts vismaz, tad tu vari viņā kaut ko tā skaisti likt iekšā. Nu, tas tā, jo Lakšmi jau pat pa sevi viņa nemīl netīrību, tā ir tīra un skaista enerģija. Viņai tāpēc labāk ar tā ridriju šo māju vilku pastrādāt, un pēc tam ar Lakšmi taisnība. Tas ir tas, ko es jums iemācīju. Tātad vēl, ko mēs izstāja īsumā, nauda un karma. Drusciņi pastāstīšu jums, nedaudz kā karmiskās šīs lietas, karmiskās programmas izpaužās. Naudā, ikdienā, mūsu sabiedrībā, pavisam, reālajā dzīvē, kādā veidā. Būs arī par zemapziņu tādā pat veidā pastāstījuši, jo tā ir tēma, kura šī seminārā nav, bet viņa ir gana, tas ir tā it kā, ja cilvēki ir dziļāk, padziļinātāk sakārtot, tad būs jāatnāk uz kādu citu semināru, ja ir tāda vēlme. Bet viņas ir gana svarīgas, jo nevar cilvēks savu dzīvi mainīt arī naudas ziņā un nekādā, ja viņš tomēr ar savu enerģiju, ar sevi nepastrādā nedaudz tā dziļāk. Bet arī varbūt pietiek, jo saprotiet, kā tas ir. Cilvēku ļoti daudz. Un, teiksim, tad, kad man uzdod jautājumu, cik ilgā laikā man, teiksim, var sakārtoties naudas jautājumu pēc šādas mācības. Es varu pateikt vienu. Vienam tas būs pēc vienas dienas, tu pastrādāsi ar šo mantru no sirds, 3 dienas pēc kārtas skatoties tajā šī aplīkļa Lakšmī. Un viņam sakārtosies viss. Un viņš teiks, super, baigi labi, ātri, efektīvi. Vienam būs, nedēļu, cits 2 mēnešus strādās un nekas, cits 2 gadus. Tas ir kāpēc? Saprotiet vienu, katram cilvēkam ir sava karma. Katram cilvēkam ir savs liktenis. Katram cilvēkam ir savs tas stāvoklis. Ja viņš šī dzīvē ir izdomājis, viņš ir strādājis iepriekšējās dzīvēs, viņš ir rukājis. Un šī dzīvē viņš ir izdomājis, jo cilvēks jau pats dvēseli augšā, tas ir atkal darbs ar karmu teoriju. Ja? Cilvēks kāds izvēlās savu dzīvi. Tas, kas jūs esat šeit, tās situācijas ar naudu, ar visu, kas jums notiek, jūs paši to izvēlējāties. Neviens cits. Tāpēc jūs atkal liktenis ir izdomāts. Bet arī ir tā, ka tātad piedzim, it kā diezgan tāda bezcerība sanāk. Ja tātad, ja jau tu esi izvēlējies sev tādu smagu likteni, tātad tu tur neko nevar darīt, var izdarīt. Un man arī, redzieties, man visas mācības ir caur mani. Tad, kad man notika, man bija šis te kritiens, un tad, kad es sapratu, ka man ir jāmeklē atbildes, kāpēc mani baltu pūkani, kurai bija ideāla ģimene, kura pelnīja ļoti lielu naudu, kurai ir visi māja, bērni, viss ir man pēkšņi nolikt tur, kur man nolikt. Tagad es to varu bez emocijām stāstīt, bet, es saku, tā ir fantastiska mācība.
Nu, lūk, un es sāku meklēt, kāpēc ar mani tā viss notika. Un tad tu sāc iet šos te, meklēt šīs atbildes, un atbildes arī atnāk. Un man, diemžēl, nebija, nu jā, un tātad tā dvēsele, mana dvēsele, protams, to pati izvēlējās. Mana dvēsele izvēlējās, ka mans skolotājs ir šis skarbais, kurš uzlika šos 30 gadus savu ciklu. Šanī 7 gadu cikli ir parasti tie skarbie. Nu tad manai dvēselē vajadzēja 30. Ja? Tātad, kāpēc man dvēsele tāda galīgi? Nu, tādu viņi izvēlējās. Bet saprotiet, un tad, kad es gāju pa šiem te 3 gadiem meklēt šīs atbildes, mani aizsūtīja arī pie viena no vēdiskajiem astrologiem, un viņš man uztaisīja, nu kā vēdiskie, kas jau zina astroloģiju, viņiem ir tās mājas, nu tās kartes, kas ir. Saka, es tur nesaprotu neko, bet, nu, tur bija, kas tur bija? Nu, tas viss arī bija. Nu, melns, nu, viss. Neko jau tur tātad mana izvēle. Ja, teiksim, citur sievietes, kad vīrs aiziet, viņām ir mantojums paliek un viņām ir ļoti labi, tad mans vīrs paņēma pilnīgi visu man. Un viss tas tur ir, jā, tur vienīgais gaišais punkts bija, ka es caur adatas acis izlīdīšu. Vienīgais. Nu labi, šī karte viņš iedod uz māju. Nu, protams, es staigājot pa šiem 3 gadiem, meklējot atbildes, zinot, ko kurā vietā pasniedz, ka nekas nestrādā, nekas nemainās. Un es pēc 3 gadiem sapratu, nu, ja nekas nevar palīdzēt, nu labi, nu ko es darīšu? Nu neko, nu tā tad neko arī nedarīšu. Tad sākās brīnumi, kad man sāka izkrita kladris, kuras man bija pašai, nu, vārdu sakot, tas ir bišķi cits stāsts, bet vārdu sakot, sāku strādāt ar sevi, mainījos, tagad pagāja 5 gadi no tā astrologa. Situācija pa 180 grādiem izmainīsies šinīs te maijā šogad. Nu, ir tā, man maijā ir dzimšanas diena un 12 dienas pirms dzimšanas dienas un 12 dienas pēc dzimšanas dienas. Nu, tie zinātāji, nu, var pastrādāt ar sevi, teiksim, uz nākamo savu gadu. Un es tagad krāmēju savus dokumentus kaut ko, un es priekšņi skatos karte. Un man jau sportiska interese. Jo man, un kā, nu es strādāju ar mācībām, kuras izpaužās reālajā, fiziskajā dzīvē. Ja? Jo pie manis nenāk cilvēki, tas nemainītu viņu dzīvi. Nu neviens nav muļķis, lai nāktu uz personīgajiem mācīties, un man ir viens vīrietis, kas nāk 3 gadus regulāri. Bet kāds viņš bija tad, un kāds viņš ir tagad? Un es viņam sen esmu teikusi, bet man ir ko dot. Un viņš man ir žmiedz, un viņam mainās viss. Ja viņam nemainītos, viņš pie manis nenāk, viņa sieva jau pie manis nāk. Nu lūk. Tātad, man ir viss mainījies. Man ir sportiski interesi. Vai vēdiskais astrologs. Tas pats. Jo es pie viņu pirmo reizi, viņš man nepazīst. Pirms 5 gadiem es pie viņu biju. Vai viņš kaut ko parādīs, vai tas atspoguļosies tagadējā kartē. Zinot, ka es jau zinu, ka man ir viss mainījies, bet viņš jau to nezina. Labi, zvans. Astrologam kā reize. Vieta ir, laiks ir, aizēj. 6. maijā aizēj pie viņa. Un tas bija ļoti interesants process, bet ļoti pamācošs. Nu kā, es viņam pateicu, ka es biju. Nu, viņš sameklē, protams, viņš mājās gatavojās, pie viņa jāiet pēc tam, un viņam jau viss sagatavots. Viņš tāds ļoti labs, tiešām es viņu visiem arī iesaku. Viņš arī iztadevu prot noteikti, jo to arī ne visi veidiskie astrologi prot, viņš to var noteikt. Un tā, kad uzzini savu iztadevu, tu diedie uzskati, ka tu piedzimst 2. reizi, tā, ka tas ir to vērts. Nu, lūk, un vārds sakot, viņam ir tā mana vecā karte, un tagad ir tā jaunā. Un viņš sēž man blakus. Mums ir dators tāds. Nu, man ir tā, ka, nu, ja cilvēki pie manis atnāk ar karmu sākt strādāt, un ja, nu, tā, kad ir tā, ka tu nevari saprast, ar ko sākt, tad es viņiem piedāvāju, nu, ir taro, tā ir meditācija, tā nav zīlēšana, kur caur vecajiem arkāniem, nu, tas ir visums, tas ir viss kosmos, un tur nāk ārā tā viena problēma, kas ir aktuālā visās jomās, tur iziet visai dzīvei cauri. Un tur ir tā, ka tad, kad, nu es pati to zinu, tad, kad es ar prātu tu pēkšņi sāks kaut ko domāt, tu neko nevar izdomāt. Tev prāts ir jāliek, radošums, jā, tas, ko teica, ka jāaiziet, katram būtu uz to aktivizēt savu radošo. Tad, kad kreiso atslēdz un ieej iekšā labajās mazai puslodē, tad tu vari visu pateikt un viss tu ieej kanālā un tu strādā un nav problēmas. Un tagad es sēžu Višņevskim blakus astrologam,
Un es saprotu, ka viņš ir tajā, viņš ar prātu sāk domāt, jo viņš redz atnāk vienkārši sievieti, redz šito un redz to, es vēl nezinu, kas tur ir. Bet es jūtu viņam mokas, viņš nevar saprast, kā kaut ko tādu var normālai vienkāršai sievietei kaut ko stāstīt. Un viņš mokās, un es domāju, ne, nu labi, es jau viņam varētu pateikt, lai nemokās un kaut ko priekšā pateikt, bet es domāju, tu esi profiņš, nu, tiec pats galā. Un sēž kā partizāns, neko nesaku, ne jā, ne. Mokās, es dzirdu to klikšķi, ka viņš saprot, kā ar prātu, viņš tiešām neko nepateiks un iegāja kanālā un tad sāk runāt. Nu, jā, nu runāja fantastiski. Visu punkts pa punktam pateica, visu izstāstīja. Vienīgais, ko viņš nevarēja saprast, ja, un ir tā, ka viss ir mainījies, pilnībā mainījies. Mana vislielākā nelēma ir pārgājis otrādi pa 180 grādiem. Tas, kas ir bijis nu, sāpīgs, viss pilnībā. Viss to, ko es esmu darījis. Viņš nevar saprast, kāpēc man visu laiku lien tā karma ārā, jo karma visiem taču ir tomēr, nu, tas ir kaut kas skarbs. Man tā karma nāk, un katrā šī, jā, es ar karmu strādāju, es palīdzu citiem tagad šīs lietas sakārtot, viņš jau to nevar zināt. Un viņš stundu norunāja, un tā, ka viņš man jau sāka ļoti tuvu runāt, es viņam tā klusiņām paprasīju, vai viņš gadījumā manā mājaslapā iegājas, uz ko viņš automātiski teica, ka nē, nav, un tu jau jūti, vai, nu, kad būtu cita reakcija, nebija viņš iegājis, bet tātad, ko es gribu pateikt, strādājot ar sevi. Tātad, ja jūs esat izvēlējies, ka jums ir, jūsu dzīvē ir baigā bedre, nu tāda bedre, kurā es iekrītu, piemēram, ja? Nu labi, es viņā iekrītu. Bet, teiksim, ja tev ir šī bedre paredzēta, tu karti izmainīt nevari. Jo, nu, tās lietas nevar izmainīt. Ja viņa tur ir, tad tu viņu ies un viņa tev parādīsies, tu viņu nevar. Un ja tev šitā bedre ir, viņa tur būs. Bet, strādājot ar sevi, tu tai bedrei vari pārlikt pāri. Tev nav viņā jāiekrīt. Bedre ir, bet tu viņā neiekrīt. Tas ir darbs ar kārnu, tas ir darbs ar zemapziņu. Un tāpēc ir vērts strādāt, lai tu varētu pārlikt pāri. Nu, lūk, tātad jā, un tā nu man bija pilnīgi reāls apstiprinājums pirms 5 gadiem un 5 gadiem. Perfekti. Tātad atmaksājās. Un tur bija tātad nauda iekšā, vistiešākajā veidā. Un banka, un pats trakākais ir tas, ka strādājot tikai mājās, tikai ar sevi, tikai ar savu enerģētikas balansēšanu, ar karmu, ar zemapziņu, tiesas, jo tur bija slepkavība, tur tā ēlē, kurā es izgāju cauri, tas ir vienkārši. Tur tiesas, bankas, kuras iegāž speciāli mūsu cilvēkus, viņi nekārto dokumentus, lai iegrūst tai parādā. Viņi vienkārši, un pēc tam, protams, saka atvainojiet, bet parādus jau nenoņem. Ja? Tātad, es dzīvoju mājā, no kuras jau sen būtu mani izmetuši, un neviens neko nesaprot, bet es vēl joprojām tur dzīvoju un dzīvošu, un viņi nesaprot, kas notiek. Es arī nesaprotu, es zinu, es strādāju. Ja es iet kā fiziska persona, tad ar mani neviens nerunātu. Vispār tas ir ņirgāšanās, kas notiek. Mājās esot, neko nedarot, sakārtojas pilnīgi viss. Un man nav jāstāsta, man ir reālā dzīves īstenība. Pilnībā. Nu jā, tādā veidā, jā, kāpēc tas mums te vēl. Nu jā, un tad pats pēdējais, jā, pat cik ir 8. februārī būs šis te jaunais gads, viens no kas tur austrumiem. Nu tad mēs arī paņemsim reāli arī tos punktus, es jums, nu visus, kā jūs varēsiet pastrādāt. Jūs jau būsiet meditāciju apguvuši, ja jūs gribēsiet, es jums viņu arī pa punktiem iedošu, jā, un tad kā viņus aktivizējot, kā uzejot augšā, jūs varēsiet tā skaisti pastrādāt uz jauno gadu, jo, tas ir, saprotiet, kāpēc, var jau katru dienu kaut ko jaunu un skaistu darīt, bet ir reizes, kad enerģētika, zemes enerģētika ar visu mums saslēdzās kopā. Un tad ir labi tādās reizēs kaut ko priekš sevis izdarīt. Mēs, kad saulgriežu meditācijas, man jau saku, ir cilvēki, kas zina, un tad es parasti meditēju 10. vakarā, un tad viņi, tie, kas netiek, tad
tad viņi pievienojās, jo kopā meditējot, tu vari fantastiskas lietas, jo tad, kad zeme sāk strādāt, un tad, kad tu veic šo iezemēšanos, un tu redzi kāda enerģija, jo tu esi pieredzis, kā zeme strādā, kā tās enerģijas plūst, saulgriežos zeme nāk, ziniet, tā, kas ir tā, kad ūdenī ielaiž kaut kādu krāsu, viņa tā pamazām izplūst, un tā zemes enerģija, par tavu ikdienas kanālu, pa kuru tu jau zini, kā tas notiek, tu pilnīgi redzi, ka pilnīgi cita enerģija, un ka tu dalies ar visu, un ka tas ir fantastisks process. Jā, tā ka tas būs tas, un tad jūs varēsiet izmantot jauno gadu, kaut arī austrumu, tātad tie, kas gribēs, tie izmantos, tie, kas negribēs, varēs neizmantot. Nu, tāda ir tā mūsu programma, ko mēs tā ļoti ātri tā centīsimies visu raiti izdarīt, jo principā visu var izdarīt ātri un visu var darīt lēni. Man pat cik patīk runāt ātri, tad es to visu tā ātri, operatīvi, mēs arī visu to skaisti darīsim. Nu, tāds ir tas mūsu plāniņš. Jautājumi par dienām ir? Un tad es jums stāstīšu to, ko jums es gribēju stāstīt un vēl vienu lietu, divas lietas, ļoti, ļoti būtiskas, ļoti svarīgas, kuras jūs ja jūs būsiet gana gudri, izmantosiet un pielietosiet par šīm dienām jautājumu. Ja? Tātad, nepazaudējot šīs lapiņas, jums ir špikeris, tātad Om Šrīm Lakšmjai Namaha, gribat pameditēt uz naudas enerģiju, tā ir Lakšmī pamata enerģija. Nu, tiem, kam ir, nu, es nezinu, nu, tas 108, nu, man redziet ir šīs mālas, ja, jo, nu, man patīk ar jogu strādāt, jo man ir fantastiski arī jogas